Nevaru kura ir pieņemusi pie mums zooloģiskajā dārzā. Tas ir pēdējais bērns mūsu pārim, kas dzīvoja pie pāri pa 20 gadiem un laida pasauli ap 10 mazuļu. Nu, tagad, man liekas, milzirgu dāma grib koķetēt ar kopēju burkāniņus vairāk nedot, nu vispār jāiet arī tā rupjā parība zāle, tieši tā. Otra dāma turpina peldēt ūdeni, viņa negrib kāpt krastā, bet ja izstaigāsies pa dārzu un nāksiet to lapsakli, varbūt redzēsiet arī otru dzīvnieku, kas izkāp ārā. Mēs pēc tādā brīdiņa turpināsim ar meža cūkām, bet gribu brīdināt, ka dzīvnieki zoodārza uzvedās tā, kā viņi vēlās, viņi ir mājās. Un nekad nevar apsolīt, ka nākamajā brīdī pēc tās minūtes mēs redzēsim to un to. Mēs katru reizi ieraudzīsim kaut ko citu, kā nu dzīvnieks uzvedīsies, ko viņš mums parādīs, par to mēs arī priecāsimies. Tātad nākamā vieta pie meža cūkām, pulkstens 12 un 15 minūtes. Видел, как они не плавают, бегают, не плавают. Видел?